Vai šonedēļ būs labākā šī gada F1 sacīkste? Cerams. Bet ja kaut kur var būt laba sacīkste, tad tas ir Lielbritānijas Grand Prix. Šī ir viena no tajām trasēm, kur vēstures fani un arī jaunākie fani var sanākt kopā un pateikt, šī ir viena no labākajām trasēm. Gan vēsturiski te bijušas lieliskas sacīkstes, gan arī mūsdienās te bijuši lieliski notikumi. Hamiltona pēdējā uzvara ar Mercedes, Karlosa Sainca pirmā uzvara pirmajā formulā, un pati trase arī ir lieliska. Vietas, kuras jāpieskata, ir pēc pirmā līkumu kompleksa, tad ir pirmā DRS taisne, gan to, gan arī sekojošos līkumus visbiežāk izmantos apdzīšanai. Tad ir otra DRS taisne, kas iet zem tilta un ieved braucējus pēdējā sektorā, kur tad arī var veikt labas apdzīšanas, varbūt pat pāris vienlaicīgi. Varbūt arī komentētāji varētu paļaut ikoniskas frāzes fonā. Bet kas iepriekšējā gada sacīksti padarīja ļoti interesantu? Lietus. Vai šogad arī tāds ir gaidāms? Iespējams. Arī ļoti jauki no F1 organizētāju puses, ka F1 nav vienā nedēļā ar jauniešu un dziesmu un deju svētkiem. Tas noteikti bija apzināts lēmums. Un ja tas nozīmē, ka tev ir brīva nedēļas nogala, tad F1 līdzutēju klubs organizē kopīgu sacīkstes skatīšanos. Pievienojies un varbūt tu vinnēsi dāvanu karti uz kādu izklaižu telpu. Fiksi apskatīsimies, kā iet visām komandām pirms dodamies uz Lielbritāniju. McLaren tagad ir pirmie, to nav kā apstrīdēt. Kurš no braucējiem ir pirmais? To var pastrīdēties. Pēc pēdējiem uzlabojumiem Ferrari izskatās, ka viņi ir gatavi iekārtoties kā otra labākā komanda. Varbūt tas nozīmē Hamiltons iegūs labu rezultātu māju trasē. Mercedes pareizajos apstākļos var īstenībā izkonkurēt abas priekšā esošās komandas, bet ar tajiem apstākļiem jābūt ļoti precīziem. Verstappenam jāuztur laba forma, jo tik daudz smaguma nesot viņš var sabojāt mugurkaulu. Aston Martinam šī tehniski ir mājas trase. Vai viņiem ies labi? We'll talk to the team and see what we do from here. Alpine deg, un tagad viņi pie tā ir gatavi vainot Kolopinto. Teorētiski jā, viņa 5 sacīkstes pagāja, bet viņi negrib zvanīt atkal Dūhanam. Sauber ir bijušas labas pāris sacīkstes tagad. Jūs redzat, ka viņi dabūjuši vairāk punktus nekā Red Bull pēdējās sacīkstēs? Crazy. Haas tagad čilo. Kādas meitenes tev patīk vislabāk? Vairāk tās čilotāji. Varbūt kaut kur nospēr kādu punktu, varbūt arī atkal paveiksies. Un es gribētu teikt, ka Williams šai sacīkstē vajadzētu iet labāk, bet... un Racing Bulls. Viņi uzzīmē ķiņķēziņus uz formulas. Ļoti jauki. Kam jūsuprāt veiksies nākamajā sacīkstē? Ieraksti komentāros.